Naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis, ļoti daudz naudas. Tikai apetīte ir lielāka nekā pieejamie līdzekļi. Citāta beigas, tā sacīja Krišjāns Kariņš 2019. gada 3. septembrī. Un te, kolēģi, arī par naudu un pārlieku lielo apetīti arī šodienas dienas kārtības jautājums, pieprasījums jaunās vienotības jau bijušajiem par jaunās vienotības jau bijušo premjeru par privāto lidmašīnu izmantošanu. Un tātad pirmais vajadzētu parunāt par laiku un kontekstu, kurā ir izmantotas šīs privātās lidmašīnas. Atgādināšu, ka tas ir ļoti liels jaunums, tā ir inovācija, izmantot privātas lidmašīnas. Savā darbā Kučinska kungs man apstiprināja, ka viņa laikā, kad viņš bija premjers, neviens pat neiedomājās par šādu iespēju. Līdz ar to, runājot par laiku un skatoties retrospektīvi, varētu piemērot vēl vienu Krišjāņa Kariņa citātu: draugi, nav labi. Un tiešām nav labi, jo 2022. gada 12. maijā, piemēram, Jānis Reirs, citējot viņu, viņš saka, laiki dāsniem pabalstiem un atbalstiem ir beigušies. Nākamais trešdien, 2022. gada 17. augustā, tad nedaudz vēlāk nekā pirmais citāts, tad finanšu ministrs Jānis Reirs uzdevis visām finanšu ministrijas iestādēm un kapitāla sabiedrībām īstenot energotaupības pasākumus, tajā skaitā atteikties no fasāžu dekoratīvās izmantošanas, un finanšu ministrs Jānis Reirs uzsver, citēju, publiskajam sektoram ir jārāda piemērs sabiedrībai, kā taupīt. Es gribu atgādināt, ka šajā laikā privātās lidmašīnas lidojumiem tepat Eiropā izmantotas aptuveni 10 reizes. Paralēli tam, ko runā finanšu ministrs, ministru prezidents īrē vesels privātās lidmašīnas vismaz 10 reizes. Mēs varētu to norakstīt uz priekšvēlēšanu retoriku. Vismaz tā mēs esam sapratuši jaunās koalīcijas argumentus par to, kas ir stāstīts pirms vēlēšanām, un pēc tā bija tikai priekšvēlēšanu retorika. Bet nē, 2023. gada 21. martā ministra prezidenta rezolūcija paredz nozaru ministrijām līdz 26. maijam sagatavot informāciju par 2023. gada valsts budžeta izpildes procesā izveidojušos un līdz gada beigām prognozēto izdevumu ekonomiju un par uzdevumu izpildi iepriekšējo izdevumu pārskatīšanā, kas rada līdzekļu ekonomiju 2023. gadā un turpmākajos gados. Tātad taupība tiek pieprasīta no pilnīgi visām nozarēm, pilnīgi visiem resoriem, lai meklētu naudu akūtākajām vajadzībām. Un mēs atceramies vēl to laiku, tas bija brīdis, kad izdevās rast papildus miljonus veselības nozarēm. Bet paralēli šogad, 2023. gadā, tika pasūtītas 4 privātās lidmašīnas, tātad 4 šādi lidojumi, un tie ir veikti vēl arī šajā gadā. Apvienotais saraksts uzdeva konkrētus jautājumus, tie bija 10, nepaplašināti, ļoti vienkārši saprotami, un atbildes faktiski pēc būtības netiks sniegtas. Ļoti aptuvenas un kopā summējot par visiem lidojumiem, neatšifrējot ne cilvēkus, ne konkrētu skaitu, cik katrā lidojumā, ne katra galamērķa pamatojumu, kāpēc bija jāizmanto šādi privātie reisi. Bet ko mēs zinām? Ko mēs esam sapratuši no šī? Par jaunās vienotības ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa jauno praksi privāto lidmašīnu īrēšanu. Tātad pirmais. 3. daļa no visiem lidojumiem Krišjāņa Kariņa darbības laikā ir tikuši veikti pērkot nevis vietu regulārā avio reisā, bet visu lidmašīnu kopumā, un valsts budžets ir sēdzis izdevumus 613 830 eiro apmērā
par 18 lidojumiem, kas sastāv 33% no visiem Krišjāņa Kariņa lidojumiem. Vidējā vienam lidojumam tērētā summa, lai pirktu šīs lidmašīnas, tad viens pārlidojums Varšava vai Brisele, stunda vai divas, tas maksājas vidēji 34,101 eiro, tātad 34,101 eiro. Tas ir rēķinot 18 lidojumi un šī kopējā summa, kas tērēta ir privātajām lidmašīnām. Kā jau tika minēts, galamērķi nav tālas nomaļas vietas, ne Afganistānas vai Sīrijas, kādas vietas, kur ļoti sarežģīti nokļūt. Tie ir galamērķi Polija, Beļģija, Nīderlanda, Dānija, Slovēnija, Vācija, Francija, Portugāla, Lielbritānija, Slovākija, Čehija un Moldova. Skatoties par gadiem, pieprasīts tikai bija par pēdējiem 3 gadiem, tātad 2021. gadā 144,800 eiro, tātad tie ir 4 lidojumi. 2022. gadā tie ir jau 10 lidojumi ar kopējo summu 332,717 eiro, un šogad, 2023. gadā, premjeras pats gāza savu valdību un atkāpās. Tātad par pusgadu ir bijuši tēriņi 136,000 eiro apmērā, kas arī varētu būt aptuveni 4 lidojumi. Lieki ir piebilst, ka Rīgas lidosta publiski, varat iet arī mājaslapā paskatīties, lepojas ar vairāk kā 100 tiešajiem avio galamērķiem visā Eiropā, sakot, ka mēs esam lielākā lidosta šobrīd Baltijā un mūsu reģionā. Igaunijā, piemēram, tie ir tikai 35 galamērķi ar tiešajiem savienojumiem, līdz ar to plus vēl mums ir sava aviokompānija Air Baltica. Tas kopumā dod mums daudz plašāks iespējas, no kā izvēlēties. Paskatāmies, ko likumi pieprasa no valsts amatpersonām. Valsts amatpersonas pienākums ir strādāt sabiedrības interesēs, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai kopumā. Tā pamatprincipu iedefinē likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Bet šis princips caurvīja arī citus likumus, kas uzliek par pienākumu, kā rīkoties amatpersonām. Cits princips - valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un lietderīgi. Tas ir tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Tas ir publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. daļas 1. punkts. Princips - sasniegt mērķi ar pēc iespējas mazākiem finanšu līdzekļiem. Saeimas pieredze. Saeima nekad nav atļausies pat domāt par privāto lidmašīnu īrēšanu, lai Saeimas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja nokļūtu attiecīgajā galamērķī. Nerunājot par to arī, ka biznesa klase varētu būt kā izvēle. Saeimas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāji pamatā un vienmēr lido ekonomiskajā klasē, jo to citādāk nevar pamatot ar manu iepriekš minēto publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu. Bet bijušais premjeras iet vēl tālāk. Mēs lasām 2023. gada 16. novembrī. Krišjāns Kariņš aicina izvērtēt privātas lidmašīnas iegādi Latvijas valdības vajadzībām. Tātad Latvijas televīzijas tiešraidē. Un diskusija nevis par to, kas būtu izdevīgāk lietot biznesa klasi vai ekonomisko, vai īrēt visu privāto lidmašīnu. Kariņa kungs vēlas šo diskusiju aizvirzīt, pirkt vispār vai nepirkt šādu lidmašīnu. Vēl viens aspekts ir ļoti interesants, ievērības cienīgs, cik daudz CO2 izmešus rada privātās lidmašīnas. Tieši 14 reizes vairāk uz vienu pasažieru kā komerciālai reisi. 1 stundas laikā
privātā lidmašīna rada 2 tonnas CO2 izmešus, un ļoti interesants būtu progresīvo viedoklis un viņu balsojums par šo pieprasījumu, vai arī klimata pārmaiņas un zaļā politika bijusi tikai tāda priekšvēlēšana retorika, kā tas ir jau ierasts taisnojoties. Un, cienījamie kolēģi, tas ir ļoti nopietns jautājums par demokrātiju un atklātību, valdības darba pārskatāmību, parlamenta lomu, nozīmi un valdības pienākumu pret parlamentu. Parlamentārā demokrātijā Latvijas sabiedrības interesēs valdībai ir pienākums atklāt, skaidrot savus tēriņus un to lietderību. Un fakts ir tāds, ka pēc būtības netiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas bija arī formulēti pieprasījumā. Komisijas sēdē tas bija acīm redzams. Precīzāk, jautājumi bija konkrēti, atbildes bija vispārīgas. Tādēļ šodien kolēģi aicina arī pieprasījumu atbalstīt. Cienījamie kolēģi, mēs ļoti daudz Saeimā dzirdam, piesaucot Ziemeļvalstu demokrātiju un principus. Tad, lūk, Mona Salina, tolaik Zviedrijas vicepremjere, ar valsts karti, bankas karti, nopirka veikalā šokolādi un salvetes. Viņi bija spiesti demisionēt. Ministri arī Latvijā zaudējuši amatus. Zemnieku savienība ļoti labi atceras Zemeņa Kūka. Nedeklarētas medicīniskas manipulācijas un sapīšanās melos. Ir daudz citi piemēri bijuši, kad ministriem bija jāuzņemas atbildība par valsts naudas iztērēšanu. Privāta lidmašīnu pakalpojumu pirkšana nelielai valstī kā jauna prakse, tas ir pavisam jauns varas lidojums. Tās ir valsts vadītāju. Tās nav valsts vadītāji, bet tās ir valsts valdītāju pazīmes, cienījamie kolēģi. Demokrātijai bīstami ir varas visatļautība. Sajūta, ka var darīt jebko, un tas kļūs par jauno normālo. Tas tiks attaisnots un paliks bez sekām. Visatļautība un atraušanās no realitātes sabiedrībā ir bīstama, jo sevišķi apstākļos, kad izšķiroši svarīgi Latvijai ir sabiedrības uzticība Saeimai un valdībai. Un tikpat strauji kā privātā lidmašīna sadedzina degvielas tonnas, jaunā vienotība dedzina cilvēku uzticēšanos valstī. Līdzīgi kā privātā lidmašīna ceļas debesīs, tā jaunā vienotība ir atrausies no Latvijas cilvēku ikdienas problēmām, un brīžam liekas, ka tie vairs nav kilometri, bet gaismas gadi. Ar privātas lidmašīnas ātrumu mēs attālināmies no pašas jaunās vienotības tik daudz piesauktā Ziemeļvalstu modeļa un drīzāk sāk parādīties koruptīvu un autoritāru austrumu valstu vaibsti. Tāpēc, cienījamie kolēģi, saprotu, jautājums ir ļoti nērts, bet atbildes pēc būtības nav sniegtas uz pieprasījumu. Tāpēc es aicinātu jūs atbalstīt pieprasījumu sabiedrības vārdā, lai sabiedrība atklāti uzzinātu atbildes uz šiem jautājumiem, lai katrs šāds gadījums arī nākotnē būtu kā piemērs, lai šis būtu kā piemērs katram gadījumam nākotnē, ka ir jādomā par līdzekļu taupību un katrs solis ir jāspēj pamatot. Paldies!